Tātad, kas notiek pasaulē, kur nafta vairs nav lēta? Tagad ir vajadzīga masīva pasaules līdzsvaru pārkārtošana. Cita svarīga pasaules daļa ir GCC valstis, Persijas līča valstis. Ap 2005. gadu viņiem radās milzīgs tirdzniecības pārpalikums. Viņi pārdeva tik daudz naftas, ka nevarēja visu naudu iztērēt. Un jūs zināt, kāpēc? Kāpēc tas notika? Kas notika 2004. un 2005. gadā, kad šīs valstis palika ļoti bagātas? Ķīna. Ķīna 80. un 90. gados būvēja rūpnīcas, bet tad GCC valsts radīja pārpalikumu. Un tagad Ķīna grib attīstīt savu industriālo bāzi. Un kā tu to dari? Importējot naftu no GCC valstīm. Tāpēc radās šie debesskrāpji, centri, ceļi. Ķīna varēja importēt visu šo lēto naftu no GCC. GCC paņēma šo naudu un ieguldīja Amerikas biržā. Bet ne tikai tas, viņi arī investēja Āfrikā, infrastruktūrā. Ķīnas ekonomika un GCC bija divi galvenie globālās ekonomikas pilāri. Ja GCC vairs nevar eksportēt naftu, tas smagi ietekmēs Ķīnu un kopā visu globālo ekonomiku. Globālā ekonomika būs beigusies. Šodien lidojumi pa pasauli ir ļoti vienkārši. Ja tu to gribi darīt, kas tev jāizdara? Izņem ārā telefonu, ieej mājaslapā, atrod, kur tu gribi lidot, un nobuko lidmašīnu jau šovakar. Samaksā ar kredītkarti, paņem taksi uz lidostu, un nākamajā rītā esi tur. Tas ir iespaidīgi, bet 20 gadus atpakaļ to nevarēja izdarīt. Tehnoloģija bija, bet ne īpaši pieejama. Tagad visa pasaule ir savstarpēji savienota. 1950. gadā lidojumi bija milzīgs luksus. Tev bija jābūt miljonāram, lai vienkārši kaut kur aizlidotu, atpūsties. Visi brauca ar mašīnām. Mūsdienās jebkurš var lidot. Un tas īstenībā notikās tikai pēdējos 30, 40 gados. Un tas, protams, notikās dēļ Pax Americana, jo Pax Americana nodrošināja drošību. Lidmašīnas netika notriektas. Šī pasaule beidzas, draugi. Nākotnē lidojumi būs ļoti dārgi. Atvaļinājumi gandrīz neiespējami. Internets, puiši. Jūs to nezināt. Jūs domājat, ka internets ir tāds, ka ej uz datoru un tad bum, internets ir tur. Nē, patiesībā internets ir zemūdens kabeļi, kas savieno visu pasauli. Un, diemžēl, šeit tieši notiek karš. Diemžēl Irānai ir ļoti viegli pārgriezt šos zemūdens kabeļus. Tas izraisītu interneta traucējumus varbūt 20–30% pasaules. Āfrika, Indija, Tuvie austrumi, varbūt daļa Eiropas zaudētu internetu piekļuvi. Jūs domājat, labi, viņi vairs neskatīsies Netflix? Nē, draugi. Visa ekonomika balstās uz mākoņiem. Ja gribi banku darījumus, finanses, tas radītu milzīgu ietekmi pasaulē, un tas var notikt jebkurā brīdī. Kad kāda kara dēļ kabeļi tiks pārgriezti un pēkšņi zaudēs internetu, tas izraisītu lielus traucējumus visā pasaulē. Šajā pasaulē ir milzīgs iedzīvotāju pieaugums. Pēc Otrā pasaules kara Pax Americana dēļ redzams masīvs iedzīvotāju bums. Diemžēl tas nav ilgspējīgi. Planēta nevar uzturēt 8 miljardus cilvēku, no kuriem daudzi grib lidot pa pasauli 2 reizes gadā. Viņi grib braukt ar SUV, ēst avokado katru dienu,
ķiršus katru dienu. Šis iedzīvotāju pieaugums nav ilgspējīgs. Kad esi pārāk nesabalansēts, korekcija ir ļoti ekstremāla. Ar tik daudziem cilvēkiem krīze radīs masīvu iedzīvotāju samazināšanos. Jūs domājat, kā? Atbilde ir ēdiena trūkums. Ēdiens šodien ir ļoti ierasta lieta, bet ēdiens balstās uz globālo tirdzniecību. Dzeltenajā vietas, kam vajag mēslojumu ēdienu audzēšanai, jo zeme nav laba lauksaimniecībai. Viņiem liela populācija. Āfrika, Centrālā Āzija, daļa Dienvidamerikas. Amoniaks tiek ražots no naftas, tas ir mēslojuma pamats. Tas ir galvenokārt ziemeļos. Ziemeļi eksportē mēslojumu uz dienvidiem. Ja tas jebkādu iemeslu dēļ apstāsies, tad cilvēki dienvidos būs lielās problēmās. Ja esi zaļajā, tev labi. Bet ja esi sarkanajā, tev lielas problēmas. Bet patiesi, ja neesi zaļajā, tev vienalga var būt problēmas, jo mēs meklējam izturību. Efektivitāte nozīmē iedomājies labāko scenāriju un pelni pēc iespējas vairāk. Noturība nozīmē iedomājies sliktāko scenāriju un redzi, vai izdzīvosi. Būtībā, ja tev ir problēmas ar ēdienu, tad tev ir milzīgas problēmas. Mēs domājam par sliktāko scenāriju. Es ienīstu to teikt, bet, ja neesi zaļajā, tev jāuztraucas tagad. Un kur ir Ķīna? Nav zaļajā, draugi. Tas ir kaut kas, par ko pasaules līderiem jārunā jau tagad. Ēdiena trūkums. Ūdens. Valstis, kas cieš no ēdiena trūkuma, dažas cieš arī no ūdens trūkuma. Šī zona ir lielās problēmās. Es teiktu, ūdens ir daudz lielāka problēma nekā ēdiens. Es ienīstu to teikt, bet, ja esi kādā no šīm valstīm, tev jāuztraucas. Brīvība ir ļoti svarīga, jo brīvība ir svarīga noturībai. Tas nozīmē, ka krīzē līderiem un iedzīvotājiem jāupurējas kopīgi. Bet, ja ir maz brīvības, maz caurspīdīguma un atbildības, ja tauta nevar piekļūt līderiem, tad līderi var pieņemt egoistiskus, pašiznīcinošus lēmumus. Tauta nav iesaistīta, tāpēc atsakās upurēties, lai valsts izdzīvotu. Tas rada konfliktus pasaulē. Valstis, kas cieš no ēdiena un ūdens problēmām, visvairāk nonāk konfliktos ar citiem. Šī ir karojošo valstu karte. Sarkanā nozīmē, viņi ir karā. Āfrika un tuvie austrumi ir īpaši pilni konfliktu un stresa. Vienlaikus ciešot no ūdens un ēdiena problēmām.